Esi sveicināts Valsts sociālās aprūpes centrā Zemgale. Mūsu iestāde sniedz kvalitatīvu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu. Piedāvā katram šeit dzīvojošajam cilvēkam cieņas pilnu un atbalstošu attieksmi un drošus dzīvošanas apstākļus. Māte Terēze reiz teica: katrs cilvēks ir vērtīgs, tāpēc rūpju cienīgs. Mūsu iestādes vērtība ir cilvēks. Mēs cienām un rūpējamies par katru šeit dzīvojošo. Valsts sociālās aprūpes centra Zemgale direktors Kristaps Keišs centra darbību vada no savas darba vietas, kas atrodas Iecavā, taču vairākas reizes gadā apmeklē visas 8 centra filiāles. Šo apmeklējumu laikā ar direktoru ir iespējams tikties, lai pārunātu aktuālos jautājumus. Direktora palīgs darbos un aizvietotais viņa prombūtnes laikā ir direktora vietniece. Centra administrācijā ir 4 nodaļas. Viena no tām ir pakalpojumu nodrošināšanas nodaļa, kura rūpējas un uzrauga, lai filiālēs sniegtais pakalpojums būtu augstā kvalitātē un atbilstoši tavām interesēm un vajadzībām. Direktora pārziņā ir 8 centra filiāles – Iecava, Jelgava, Ķīši, Lielbērze, Ropaži, Rūja, Valka un Ziedkalne, un katru no šīm 8 filiālēm vada filiāles vadītājs. Tavai drošībai, ērtībai filiālē strādā sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas, veselības aprūpes sektora un saimniecības nodaļas personāls. Iestādes medicīnas un aprūpes personāls par tavu drošību un labsajūtu gādā visas diennakts garumā, bet filiāles un nodaļu vadītājus, sociālos darbiniekus, kā arī citus speciālistus tu vari satikt katru darba dienu no 8 līdz 15:30. Saņemot Valsts sociālās aprūpes centra Zemgale pakalpojumu, tu dzīvosi ērtā un mājīgā istabā. Tu saņemsi gultas veļu, apģērbu un personīgos higienas priekšmetus. 4 reizes dienā tev ir nodrošināta ēdināšana, brokastis, pusdienas, launaks un vakariņas. Ja nepieciešams, tu saņemsi neatliekamo medicīnisko palīdzību un veselības aprūpi. Tu vari piedalīties kultūras un sporta aktivitātēs. Atbilstoši tavam plānam, tev tiks nodrošināti sociālās rehabilitācijas pasākumi. Tās ir dažādas radošas un attīstošas nodarbības. Tu vari sazināties un uzturēt kontaktus ar tuviniekiem, ģimeni un draugiem. Centrā tiek piedāvātas dažādas aktivitātes un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Iesaisties, esi aktīvs un piepildi savu ikdienu. Ja tev rodas kādi jautājumi, esi drošs un jautā personālam. Darbinieki ir tev blakus, lai atbalstītu un palīdzētu. Filiālē ir izvietotas vienotas informatīvās plāksnes, pēc kurām var orientēties un noskaidrot personāla kabinetu un citu telpu atrašanās vietu. Pie savas filiāles sociālā darbinieka tu vari vērsties brīžos, kad tev ir nepieciešams atbalsts un palīdzība jebkuru jautājumu risināšanā. Tevi uzklausīs un palīdzēs. Ja vēlies sazināties ar tuviniekiem vai plāno doties ciemos, atceries par to pastāstīt savam sociālajam darbiniekam. Aprūpes personāls tev palīdzēs jautājumos par personīgo higiēnu, aprūpi un citiem jautājumiem, kas saistīti ar tavu ikdienu. Atceries, aprūpes personāls ir tev blakus visu diennakti. Pie medicīnas personāla vērsies ar jautājumiem, kas saistīti ar tavu veselību un pašsajūtu. Veselības sektora personāls arī atbild par zālēm. Ja ir noticis kāds negadījums vai strauji ir pasliktinājusies tavu pašsajūta, nekavējoties arī nakts stundās meklē palīdzību pie medicīnas darbiniekiem. Katrā filiālē atrodas šāda pastkastīte. Ja tu vēlies kaut ko pateikt vai ierosināt, uzraksti to un ieliec pastkastītē. Mēs tavu ziņu saņemsim un tu tiksi uzklausīts. Dienu mēs uzsākam 7:00 no rīta. Līdz 8:00 ceļamies, sakopjam sevi un savu istabu jaunai dienai.
Naktsmieram esam gatavi 10:10 vakarā. Dienas aktīvā daļa ir piepildīta ar dažādām nodarbībām. Tu vari fiziski izkustēties vingrošanā vai ārā pastaigās, zīmēt, gleznot, lasīt, gatavot ēst, palīdzēt ārā darbos, uzturēt kārtībā telpas. Katru dienu tev ir iespējas apgūt jaunas zināšanas un nostiprināt jau esošās prasmes. Ar ēdienreižu laikiem un dienas ēdienkarti var iepazīties pie filiāles informācijas stenda. Ar ēdienreizēm saistīta informācija tiek attēlota arī ēdamzāles TV ekrānā. Mums ir ļoti svarīga kārtība, tādēļ atgādinām, ka katram ir pienākumi un tiesības. Lūdzu, atceries tos un ievēro. Tu esi atbildīgs par to, kas sadarbosies, ja gadījumā ir jārisina kāda problēma. Tavā atbildībā ir iesaistīties rehabilitācijas procesā un apmeklēt nodarbības. Tu esi atbildīgs par savu veselību un sava ķermeņa higiēnu. Atbildīgs par pieklājīgu izturēšanos pret citiem, kā arī par to, ka ievēro kārtību un rūpējies par savu un citu drošību. Īpaši vēlamies uzsvērt lietas, kas mūsu iestādē ir stingri aizliegtas. Ir aizliegts smēķēt telpās un tam neparedzētās vietās. Jautā un tev izstāstīs, kur tavas filiāles teritorijā ir smēķēšanai paredzētā vieta. Ir aizliegts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, ievest, turēt un barot dzīvniekus. Pamest iestādes teritoriju, neinformējot par to personālu. Ir aizliegts traucēt citiem mieru, kā arī ievest iestādē viesus bez informēšanas. Ar šiem punktiem tu esi iepazinies un ar savu parakstu apliecināji, ka tos ievērosi. Ir svarīgi zināt savas tiesības, vai ne? Tādēļ atgādinām. Tev ir tiesības saņemt informāciju par filiāles darbību un pakalpojumiem, saņemt likumā noteikto naudas summu personiskajiem izdevumiem. Tev ir tiesības reģistrēties pie ģimenes ārsta, saņemt pirmo palīdzību un atbilstošo veselības aprūpi. Tev ir tiesības saņemt laipnu un cieņpilnu izturēšanos no personāla puses. Tev ir tiesības sazināties un tikties ar draugiem, ģimeni un radiniekiem. Mūsu iestādes kultūras dzīve sīt augstu vilni. Mums patīk ballēties. Mēs esam talantīgi, muzikāli un sportiski. Mēs svinam visus latviešu gadskārtu svētkus, atceramies mūsu senču tradīcijas un paražas. Lai radītu svētku sajūtu, kopīgi rotājam telpas un pucējamies paši. Vasaras sezona ir piepildīta ar sportiskām aktivitātēm un sacensībām. Katrā filiālē ir sportistu komanda, kura to pārstāv sporta sacensībās. Fiziskās aktivitātes uzlabo pašsajūtu un uztur mūžu garu, tādēļ aicinām, esi aktīvs un piedalies! Mēs dodamies arī ekskursijās un pārgājienos. Apmeklējam gan tuvākajā apkārtnē esošos apskates objektus, gan arī dodamies tālākos izbraukumos. Ikgada sadraudzības pasākumos satiekas iedzīvotāji no visām filiālēm. Kopā sportojam, dziedam, dejojam un jauki pavadām laiku. Vēl kāda svarīga lieta. Atgādinām, esi informēts. Ar visu aktuālo informāciju un svarīgākajām ziņām tu varēsi iepazīties pie filiāles informatīvajiem stendiem un TV ekrāniem, kas izvietoti foajē un ēdamzālē. Seko līdzi jaunumiem. Ja būsi informēts, tas palīdzēs būt pārliecinātam arī ārkārtas gadījumos. Iepazīsties ar filiāles evakuācijas plāniem un uzzini, kā jārīkojas, ja ir izcēlies ugunsgrēks. Pametot telpas, seko šīm norādes zīmēm. Noskaidro, kur tavas filiāles teritorijā atrodas vieta, kas apzīmēta ar šādu norādes zīmi. Šī ir pulcēšanās vieta, kur tev jādodas un jāpaliek līdz brīdim, kamēr apdraudējums tiek novērsts. Svarīgākais, kas tev jāatceras ugunsgrēka gadījumā – saglabā mieru, paziņo aprūpes personālam un meklē veidus, kā glābties. Arī jebkurā citā ārkārtas situācijā vai nelaimes gadījumā centies saglabāt mieru un sauc palīgā. Darbinieki tev palīdzēs.
Īsumā par saziņu ar tuviniekiem. Ja tev ir pašam savs telefons, tad to var izmantot, lai sazvanītos ar ģimeni. Ja nav, tad par iespēju sazināties ar tuviniekiem jautā savas filiāles sociālajam darbiniekam. Ja ciemiņi vēlas apciemot tevi, vai arī tu pats plāno doties ciemos, arī par to ziņo sociālajam darbiniekam un pasaki dienu un laiku, kad viesošanās ir plānota. Filiālē organizējam viesudienas, kurās ciemos aicinām tuviniekus. Kopā tiek pavadīta dienas daļa, iepazīstoties ar filiāles telpām un ikdienu. Paldies par uzmanību, un esi laipni aicināts mūsu valsts sociālās aprūpes centra Zemgale saimē.